Ja jūs šodien lidojat uz vai no Izraēlas, rēķinieties ar lielu neapmierinātību. Pēkšņs Ben-Guriona lidostas darbinieku streiks gandrīz pilnībā apstādināja reģistrāciju un lidojumus pašā vasaras ceļojuma sezonas kulminācijā, reaģējot uz neapmierinātību par darba apstākļiem. Šodien bija paredzēti aptuveni 650 reisi un 107 000 pasažieru. Šī ir lidostas noslogotākā diena gada laikā, taču šī pagaidu streika dēļ kavēšanās ielidošanā un izlidošanā var ilgt vairākas stundas. Strādnieki un vadība tagad ir panākuši vienošanos atsākt darbu, taču, cik mums zināms, daudzi darbinieki vēl nav atgriezušies. Tas varētu būt mainījies tieši tagad, bet pie mums šobrīd pievienojas Marks Feldmans. Viņš ir uzņēmuma Zion Tours vadītājs. Viņam ir jaunākā informācija par to, ko ceļotājiem vajadzētu sagaidīt. Pirmkārt, es vēlos parunāt par to, kā mēs vispār nonācām līdz šādai situācijai. Izskaidrojiet mums to. Mēs zinām, ka lidostā ir problēmas. Mēs zinām, ka trūks darbinieku. Mēs esam dzirdējuši ziņojumus gan mēdījos, gan jūsu pašu kanālā par cilvēkiem, kuri saņem savu bagāžu ar kavēšanos vai vispār to nesaņem. Tātad mēs zinām, ka ir darbinieku trūkums. Kas ir satraucoši, ir tas, ka Histadrut darbinieku arotbiedrība nav pateikusi, ko viņi prasa. Vai viņi prasa 20% algu palielinājumu, vai viņi prasa par 20% vairāk darbinieku. Tā vietā viņi izsludināja nesankcionētu streiku gada noslogotākajā dienā. Labi, tā ir jauna bezskaunības definīcija. Izraēlas patērētāji jau tā ir ļoti cietuši. Iebraucošo turistu plūsma ir bijusi tik niecīga, ka tagad radīsim viņiem vēl vairāk problēmu. Radīsim šo neskaidrību, lai cilvēki nezinātu, vai viņu lidmašīnas pacelsies vai vispār nolaidīsies. Jo 90 minūtes lidosta bija slēgta. Tagad, jā, tā ir atsākusi darbību. Un pagaidām arotbiedrība saka, ka viss ir kārtībā, bet mums jābūt skeptiskiem, jo mēs nezinām, ko viņi prasīja. Ir acīm redzams, ka Izraēlas lidostu pārvaldei nav ne jausmas par savām problēmām saistībā ar personālu, un viņi nerunā par sarunām ar arotbiedrību, lai piesaistītu vairāk darbinieku. Šī varētu būt gada noslogotākā diena, bet mēs joprojām esam augusta beigās. Augusta beigās būs vēl noslogotāka. Kā mēs visi zinām, pēc 3 nedēļām tuvojas lielie svētki. Pareizi, es domāju, ka tas, kas Izraēlā ir tik pārsteidzošs, ir tas, ka šeit patiesībā ir tikai viena galvenā starptautiskā lidosta. Acīm redzot, tagad darbojas arī lidosta Haifā, bet tur ir daudz mazāk reisu. Ir arī Ramonas lidosta dienvidos, bet lielākā daļa satiksmes tomēr notiek caur Ben-Guriona lidostu. Tāpēc, kad redzi kaut ko tādu, piemēram, ziņu, ka lidosta nedarbojas, tas noteikti ir biedējoši cilvēkiem visā valstī. Zini, laikam mans jautājums tev būtu, cik ilgi tavuprāt šādi traucējumi varētu turpināties pašlaik? Kā tu teici, ir noslēgta kaut kāda vienošanās, bet mēs nezinām tās detaļas. Jautājums nav par to, vai šie konkrētie traucējumi beigsies līdz pusnaktī šovakar. Labi, jautājums ir, kas notiks, ja viņi to atkārtos svētdien, pirmdien, trešdien vai piekdien. Tāpēc, ka neviens nerunā par prasībām. Mums nav ne jausmas, kas tika izdarīts. Par laimi mums ir spēcīga darba tiesa, vai ne? Un rīkojums atgriezties darbā tiks izdatos gandrīz nekavējoties, lai darbinieki atgrieztos savās vietās. Bet jums būs tā sauktā kolektīvā slimošana, kad darbinieki ziņo, ka ir slimi un neierodas darbā. Viņi varētu aizslēgt stāvvietas, lai cilvēki, kas tur novieto savas automašīnas, nevarētu izbraukt. Ir daudz dažādu blēņu, ko var izdarīt, un prasība nebūtu vienkārši šo visu noslēpt, bet gan risināt tās problēmas, ko tieši arotbiedrība pieprasa. Un mēs to nezinām. Neviens par to nav ziņojis. Tātad šodien viss ir kārtībā. Man nav bažu, ka cilvēki nepaspēs nokļūt galamērķī pirms šabata. Ko es nevaru nevienam apsolīt, ir tas, kas notiks tālāk vai nedēļas nogalē. Es domāju, ka daudzi cilvēki, kas skatās šo, īpaši tie, kuri joprojām varētu būt iestrēguši lidostā, jo, ziniet, daudziem no mums ir pazīstami kāds, kurš šobrīd tieši atrodas tajā haosā. Vai būs kāda kompensācija cilvēkiem, kuri ir nokavējuši savus lidojumus, kuri iespējams ir zaudējuši nakti viesnīcā, ko viņi bija rezervējuši ārzemēs? Mēs jau zinām, cik dārgi izraēliešiem ir izlidot no šīs valsts kopš kara sākuma, kopš 7. oktobra. Diemžēl ne. Neviena ceļotāja apdrošināšana nesedz nepārvarams varas apstākļus vai stihiskus streikus. Labi? Ja lidostas pārvalde iesūdzēs tiesā, esmu pārliecināts, ka viņi spēs to noraidīt. Vai būs kolektīvā prasība pret Histadrutu, ne jau par tik īsu dažu stundu traucējumu. Ja tas turpinātos vairākas dienas, tad jā, prasības tiesā lidot no visām pusēm zaudējumu dēļ.
Bet lielākā daļa manu klientu runāja ar mani asarās, jautājot, kad viņi varēs izlidot. Taču lielākā daļa no viņiem izlidos jau šodien. Mēs nedzirdējām ziņojumus, ka El Al masveidā atcelt reisus, ne arī Kijā vai Hister Air. Sākot no, jūs zinat, 2 pēcpusdienā nozīmē, ka visi rīta un agrās pēcpusdienas reisi visi tika izpildīti. Un reisi, kuriem vajadzētu nolaisties šovakar, šajā pēcpusdienā jau ir nolaidušies. Tas ir traucējums, bet tas nebūs pietiekami nopietns, lai saņemtu kompensāciju. Nu, ziniet, man jāsaka, ka ceļošana uz un no Izraēlas pēdējos gados ir kļuvusi par īstu apgrūtinājumu. Tu nekad nezini, vai izdosies izbraukt, vai spēsi atgriezties atpakaļ. Tas ir dārgi. Tas ir vēl viens papildus slānis visam tam, tāpēc cerams, ka būs kāds risinājums, kāda cerība. Un es patiešām ceru, visi, kas iestrēguši lidostā, beidzot tiks mājās. Marks. Būtu jauki, ja tuvākajā nākotnē cenas kristos. Jā, Arī noteikti. tas visticamāk nenotiks. Nu, ar to mums, diemžēl, jābeidz raidījums.